tīrot templi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to projām, nepadarīt mana tēva namu par tirgus namu. Vai variet iedomāties situāciju, ja kāds baznīcā pēkšņi izdomātu ierīkot mājdzīvnieku tirgu? Iztēlojieties tam līdzi nākošo aromātu, mušas, aitu blēšanu, vistu klukstēšanu, nemitīgu troksni un murdoņu. Vai šādos apstākļos var nodoties Dieva pielūgsmei? Un tieši tāpēc Jēzus padzen tirgotājus no tempļa. Dieva nams nebūs tirgus placis, viņš saka. Bet par to viņam nāks dārgi samaksāt. Tempļa saimnieki atriebjas Jēzum, piebalsojot pūlim, kas aicina viņu sist krustā. Tas nav vienīgais templis, kuru Jēzus izmēža. Kā saka svētais Pāvils, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Dievs zina, ka manai sirdī ir nepieciešama kārtīga tīrīšana. Domāju, to apzinās ik viens no mums. Un Jēzus to panāk. Šoreiz auklu pātaga nekrīt pār tiem, kas ir vainīgi. Nē, tā krīt pār Jēzu pašu, liekot viņam izciest sodu mūsu vietā. Viņš uzņemas mūsu grēkus un ļaunumu, uznes tos pie krusta un izdzēš. Caur savu nāvi viņš tos iznīdē no pasaules uz mūžīgiem laikiem. Un tagad, kad viņš ir uzcēlies no mirušajiem, viņš dāvā mums svēto garu, kas mīt mūsos, dodot mums mūžīgu mieru un prieku. Kungs, esi ar mani vienmēr. Āmen.